Meklējot savam bērnam piemērotu izglītības iestādi, daudzi vecāki izvēlas Sventas vidusskolu, gan izvērtējot izglītības kvalitāti, gan attālumu no dzīves vietas. Šai skolai ir sena vēsture un tradīcijas. Pirms 3 gadiem tā nosvinēja savu 100 gadu jubileju. Vidusskola atrodas pilsētas tuvumā, ēka pirms vairākiem gadiem ir renovēta, bet nu pat īstenojot vērienīgu projektu, pie Sventas vidusskolas izveidots moderns sporta laukums vieglatlētikas nodarbībām, futbolam, volejbolam, basketbolam un tenisam, kā arī izbūvēts bērnu rotaļu laukums. Labiekārtota arī skolas teritorija, izveidojot modernu LED apgaismojumu un betona bruģakmens celiņus. Pašā skolā valda omulīga gaisotne. Mūsu skolā valda tāds uzskats, ka skolas tās ir sava veida otrās mājas, un bērni šeit ierodas agri no rīta un dodas prom dienas nogalē, un principā dienas lielākā daļa tiek pavadīta skolā. Tāpēc mēs viss kolektīvs, gan pedagogi, gan tehniskie darbinieki cenšamies, lai skolā būtu mājīgi, lai bērniem būtu patīkami uzturēties, lai telpas būtu estētiski noformētas, un to pamana ne tikai mūsu bērni un vecāki, bet pamana arī ciemiņi, kuri pie mums bieži vien ierodas skolā. Un tā mēs pievēršam lielu uzmanību, jo uzskatām, ka tas ir audzinošs moments. Sventas vidusskola īsteno vairākas izglītības programmas, tostarp speciālās programmas izglītojamajiem ar garīga rakstura un mācīšanās traucējumiem. Tāpat vidējo izglītību te var iegūt neklātienē. Kopumā te izglītību pašlaik iegūst 196 skolēni. Sventas vidusskola ir skola, kur mēs strādājam ar audzēkņiem sākot no 1,5 gada pirmskolas grupā, un pirmskolas grupā kopā ir 29 bērni šobrīd. Un līdz 40 gadiem, tāpēc, ka mēs realizējam klātienes programmu no 1. līdz 12. klasē, un arī mums sestdienās, svētdienās strādā neklātienes programma. Ir arī iekļaujošā izglītība, kad mums ir arī klasēs bērni, kuriem ir 56. vai 58. programma. Tādu bērnu mums ir kopā 8 bērni, kuri mācās kopā ar pārējiem. Skolotājiem palīdz skolotāja palīgi. Darbā ar šiem bērniem ir logopēds. Sventas vidusskolu par savu mācību iestādi ir izvēlējušies ne tikai novada bērni, bet arī pilsētnieki. Pašlaik Sventas vidusskolā mācās 33 bērni no Daugavpils. Tā kā skolēnu skaits klasēs nav liels, ir iespēja katram pielietot individuālu pieeju. Tieši tas arī motivējot vecākus savus bērnus sūtīt uz novada skolām. Sventas vidusskolā ar bērniem strādā 26 skolotāji. Vairāki no viņiem paši savulaik ir absolvējuši šo skolu. Es priecājos, ka Sventas vidusskolā ir stabils pedagogu kolektīvs, izglītoti pedagogi, spēcīgi, kuri var iemācīt bērnus strādāt un uzrādīt atbilstošus rezultātus gan ikdienas darbā, gan eksāmenos. Skolotāji ir radoši. Vairāki strādā ar interaktīvajiem ekrāniem, projektoriem, izmanto interneta resursus, mēģina dažādot mācību procesu, lai bērniem būtu interesanti, un tad varbūt viņiem radīsies interese par mācību priekšmetu. Mācību procesā skolā tiek ieviestas modernas tehnoloģijas. Jau vairākus gadus dizaina un tehnoloģiju stundās skolēni mācās strādāt ar 3D printeri, veidojot dažādus telpiskus objektus, piemēram, traukus, mājiņas vai suvenīrus. Bērni stundās sāk ar piekarņa gatavošanu, pēc tam iet sarežģītāki darbi, piemēram, kugīša projektēšana, mājas projektēšana. Drukāta mājiņa diezgan ilgi, kādas 12 stundas. Vajadzīga pacietība, lai redzētu gala rezultātu. Šeit ir gatavs darbs, kurš drukājās 6 stundas. Tāda kustīga kirzaciņa. Tādas pucītes mēs drukājam absolventiem Sventas vidusskolas beidzējiem. Var izmantot līmlapiņas likt un pildspalvu ar Sventas vidusskolas zīmolu. Sventas vidusskolā ir pieejama plaša interešu izglītības programmu izvēle. Darbojas koris dažādām vecuma grupām. Jaunieši var iesaistīties gan instrumentālās, gan vokālās mūzikas ansambļos. Skolas lepnums ir tās marionešu teātris. Tas ir ļoti saudabīgs kolektīvs, tas ir marionešu teātris,
kurš principā balstās uz skolotājas lielu entuziasmu, jo gan sižeti šīm izrādēm, gan visas lēles ir viņas roku darinātas. Un vienmēr atrod idejas, kuras pēc tam viņa realizē kopā ar bērniem. Ar lieliem panākumiem darbojas vizuālās mākslas pulciņš galerija, kas tiek kupli apmeklēts. Šī pulciņa dalībnieki apgūst dažādas rokdarbu tehnikas, veido skaistus mākslas darbus, ar kuriem piedalās konkursos un gūst labus rezultātus. Latviešu valodas aģentūras rīkotā radošo darbu konkursa Kas ir tavs varonis šodien? Šogad izdotajā krājumā iekļauti 3 Sventas vidusskolas skolēnu darbi. Savukārt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes rīkotajā konkursā Drošie Ziemassprieki no 35 nominantiem 13 ir tieši Sventas vidusskolas skolēni. Ko mēs darām? Mēs gan zīmējam, gan gleznojam, gan aplicējam, skrāpējam. Esam zīmējuši arī ar gludekli. Mūsdienu bērniem vajag, lai viņi darbotos mazāk, būtu internetā, lai būtu arī gala rezultāts. Patīk sasņemt kādas balvas, jo konkursos piedalīties, tas tāda motivācija vairāk. Liela uzmanība skolā tiek veltīta sportam. Pats skolas direktors Aleksandrs Sibircevs ir sporta skolotājs. Ar jauniešiem strādā pieredzējuši Augšdaugavas novada sporta skolas vieglatlētikas treneri Jānis un Alla Petrovski. Skolas paspārnē darbojas Augšdaugavas novada sporta skolas vieglatlētikas grupa. Bērni var darboties vairākos sporta pulciņos. Mēs mēģinām pievērst uzmanību sportam arī tāpēc, ka tagad bērniem saruka fizisko aktivitāšu apjoms. Ja agrāk katrā ģimenē bija saimniecība, dārzi, kad mēs strādājam lotusos, brigādē, sovhozā, tad tagad lielākā daļa laika tiek pavadīta pie datoriem, ar mobilējiem tālruņiem, un kustību skaits sarūk. Tāpēc papildus nodarbojoties vēl pēc stundām ar sporta nodarbībām, mēs ceram, ka tomēr veselība būs atbilstošā līmenī un nebūs problēmu turpmākajā dzīvē pēc skolas, kad trūkst to fizisko aktivitāšu. Skolā regulāri notiek dažāda mēroga sporta sacensības, gan skolas čempionāts volejbolā un citos sporta veidos, gan Latvijas svarbumbu celšanas čempionāts. Ir izveidota sava volejbola un basketbola komanda, kas piedalās arī starptautiskos turnīros. Sventas vidusskola ir izaudzinājusi daudzus talantīgus sportistus, kuri dažādos sporta veidos ir guvuši labus rezultātus gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Aleksandra Sibirceva audzēknis Armands Rokjāns nu pat ir ieguvis Latvijas volejbola federācijas gada balvu kā 2023. gada Latvijas volejbola uzlecošā zvaigzne un atzīts par pērnā gada labāko sportistu Augšdaugavas novadā. Sventas vidusskolā darbojas arī jaunsardze, kurā lielākoties iesaistās 8. klases skolēni, piedalās dažādās nometnēs un sacensībās ārpus skolas. Mūsu skola realizē arī valsts aizsardzības mācību, vēl pagaidām projekta ietvaros, bet jau šis priekšmets būs kā obligāts, bet mūsu skolā tas jau vairs nebūs nekāds jaunums, jo skolā jau 2 gadus šī programma tiek realizēta. Un mēs esam ļoti gandarīti, ka bez pedagogiem skolā ienāk arī cilvēks no malas, kuram ir stāja, kurš ir Latvijas patriots, un es domāju, ka tas ļoti daudz ko dod mūsu bērnu, gan patriotiskā audzināšanā, gan vispusīgā attīstībā. Skolā darbojas arī skolēnu pašpārvalde, un ir tradicionāli mīļākie pasākumi, un tā ir nakts skolā akcija, kuras laikā mēs tad plānojam darbu nākamajam periodam, un iesaistam arī darba plānošanā skolēnus, un viņiem rodas tieši vakarā, rodas ļoti jaukas idejas, kuras pēc tam mēs cenšamies realizēt. Pusdienas skolēniem nodrošina skolas ēdnīca, kur tiek pagatavota garšīga un veselīga maltīte. Starpbrīžos vai gaidot skolas autobusu, jaunieši var pavadīt laiku skolas bibliotēkā, gan izvēloties kādu pašiem tīkamu lasāmvielu vai strādājot ar datoriem.
Pēc stundām mēs arī cenšamies, lai bērniem skolā būtu ērti, jo viņiem ir jāgaida autobusu, diemžēl. Lielākā daļa mums ir bērni, kuri atbrauc. Un dienas atbrauc agri no rīta, un lai viņiem būtu šeit ērti, mēs arī padomājam par mēbelēm gaiteņos. Un ir iespēja lasīt, un mums ir biblioteka ļoti bagātīga. Ņemot vērā to, ka Sventas vidusskolā ir labvēlīgi apstākļi, draudzīgs kolektīvs, es aicinātu vecākus pievērst uzmanību Sventas vidusskolai un izvēlēties varbūt Sventas vidusskolu par to vietu, kur bērni varētu iegūt kvalitatīvu izglītību.